Čau, čau, mani mīļie, 25. maijā. Un šodien ir tāds interesants datums. To sauc arī par portālu 777. Tātad, ja saskaita kopā 2 un 5 ir septītnieks, nulīte neskaitās, 5 un 2 kopā ir septītnieks, un pēdējie divi cipari kopā, 2 un 5, arī ir septītnieks. Tātad portāls 777. Par to arī šovakar tiešraidē stāstīs Jurijs. Un tā, kas tad ir noticis burtiski pa vakardienu un šo nakti, šo rītu? Kā, kā jūs redziet, te bildīts man ir ļoti maz. Tātad vakar pēcpusdienā ne ļoti daudz, bet nu te visai tādā interesantos lokos, tādā S zīmē pāri gar mūsu visām Baltijas valstu robežām. Nu, un tā vakar bija tas, ko es redzēju, viena zemestrīce Islandē, un tad, kad es sāku meklēt šajā tabulā, kura tad ir īstā šī te zemestrīce, lai jums pateikt kaut ko vairāk, tad pēkšņi man te izmeta pēc kārtas, nu šī arī vēl ir. Tā tad Islande, un te jau ir 4,7, 4 magnitūdas, nu tā tad te diezgan padrebināja. Nu, otrā kartē es redzēju tikai trīs zemestrīces, mm, vienā, kā saka, reģionā. Tas ir šis raks, pussala, kur ļoti bieži, nu, ja notiek zemestrīce, tad viņas notiek šeit. Un tad šorīt no rīta viena zemestrīce ir parādījusies atkal Polijā. Nu, mums jau sen ierastā vietā. Un kas notiek ar Šumana frekvencēm? Tātad vakardienu jūs jau redzējāt, nu šodien te viss līdz šim ir ļoti mierīgi. Nu, un ja 23. bija 35 herci, 24. 42, to jūs arī vēl redzējāt. Nu, te ir vairākas reizītes paspējies līdz 42. Nu, tad te jau ir tikai ap 20, un šodien te nu ir atkal bezgalīgā izmiruma zona, kad nekas nenotiek, visi guļ vēkšpēdus. Nu, ko paskatīsimies, kas notiek ar grafikiem online, jo es neko jaunu jums kā online parādīt šeit prezentācijā nevaru, tāpēc uzreiz skatāmies online. Tā, Itālijas observatorija mājas lapa, nu, kā redzat, te negaisa mākoņi. Šobrīd vēl ir ļoti, ļoti tālu no mums. Nu, vēl jau kādas 3 dienas sola siltas, un pēc tam atkal nedēļu vairāk, nu, tādu ļoti pavasarīgu laiku, ja? Naktīs zem 10 grādiem, pa dienu līst, un arī bišķi virs 10. Nu, šeit pirmais Itālijas grafiks. Te nu ir tikai dažas vibrācijas, bet viņas skrien pāri 15,000 hercu. Jā, baltas te mums atkal pa vidu neko nerāda. Nu, te ir kluss un tukšs. Nu, vakar, aizvakar te bišķi kaut kādi punktiņi bija. Bet salīdzinoši viss ir mierīgi. Nu, dzeltenie aizskari tādi nervozi, es gribētu teikt. Te arī viss ir mierīgi. Sarkani aizskari vietās, viss ir kārtībā. Lielais grafiks ir vietā, viss notiek.
Nu, un te šajos grafikos te atkal parādās kaut kādi interesanti, nu, tādi veidojumi, vibrācijas. Nu, te viņas, kā jūs redzat, liekas, ka tur viena strīpiņa, un te mēs redzam, ka viņas ir vairāku stundu garumā. Zāģītis absolūti mierīgs. Nu, un te arī viss ir absolūti mierīgs jau. Nu, ko paripināsim uz riņķi, bišķi tālāk viņam vajadzētu paiet, jā. Nu, viss pārējais te ir mierīgi. Nu, te krāsa mainās, tā tad arī kaut kas savādāks notiek, te paliek strīpaināks grafiks. Nu, te joprojām grafiks gana kustīgs. Nu, tā, draugi mīļie, tas bija Itālijas grafiki. Kas notiek ar saulītī? Saulītī, saulītī. Opā! Saulīte! Opā! Sasniegusi X līmeni. Un tas notiek 7 no rīta pēc šī grafika. Forši kārtējais X līmenis. Tas arī bija tas, ko es jums gribēju parādīt. Vakar te bija M līmenī smuki ielekusi, nu šodien te jau ir stabili X līmenis. Tā kā tas ir tas, ko es jums gribēju parādīt, ka viss notiek. Un parasti jau ir tā, ka es vienā dienā jums pastāstu, un pēc tam nākamā rītā jau atkal kaut kas ir noticis. Nu, te jūs redzat, vakar viss bija ļoti mierīgi, šorīt arī KP indeks ir ļoti mierīgs. Nu, un pat šis grafiks ir salīdzinoši mierīgs, un magnetosfēra lēnām atkal parādās. Nu, šeit saulīte tā vēl ir vakardiena 4,2. Nu, un te nu jūs arī redzat, ka viņa ir M līmenī un X1,1. Te ir C7, C5, C6. Nu, tātad šie te paliecieni C līmenī arī jau ir interesanti. Un aktivitāte mums vairs nav dzeltenais, bet nu jau ir stabili sarkanais segments. Tā, kas notiek ar saules vējiem? Vakar bija 386 km sekundē. Pavisam jau lēni. Nu, šorīt ir bišķi vairāk, 443 km sekundē. Nu, tātad saulīte ir arī aktīvāka palikusi. 23., 24. te vakar kaut ko lielāku solīja, šodien, rīt katrā dienā kādu stabiņu lielāku. Un te nu vakar neviens stabiņš liels nav bijis, un te 3 turpmākās dienas arī saka, ka nekas liels nebūs. Lai gan šis lielais saules uzliesmojums viņš var atspēlēties uz Zemi dažu dienu laikā un pēc dažām dienām būt kaut kas lielāks, bet te arī mums neko nesola. Nu tā, draugi mīļie, filmiņas pa saulīt šodien ir ļoti interesantas. Tātad pelēks fons, melnbaltais, atceramies, kā bija pirms vairākiem desmitiem gadu, kad krāsaini televizori nebija, viss bija melnbalts. Nu, un skatāmies tātad vakardienas šo te skaisto. Uf, vēl lēnāk es jums to parādīt nevaru.
Es jau tā uzliku 1 sekundes vietā, jums jau 4 sekundes. Lēnāk es to nevaru. Un otra filmiņa arī melnbalta. Un arī tātad X1.12 šis uzliesmojums, kas ir bijis. Nu, te arī raksta, ka šorīt no paša rīta. Nu, tas ir kāpēc skura grafika. Nu, paskatīsimies, kā tas izskatījās. Nu tā, diezgan interesanti un iespaidīgi. Nu ko, braucam tālāk. Ātrais pārskrējiens pār grafikiem. Nu, te vēl ir Polija redzama, ko es jums tikko prezentācijā rādīju. Te jau vairs Polija nav redzama. Te arī viss ir mierīgi. Nu, tepat ir Islandes arī šī te zemestrīcīte, ko es jums rādīju, vismaz viena atzīmēta. Te ir 31 zemestrīce šajā brīdī. Vakar uz vakara pusi bija jau 40. 5,0 Aktaš, Krievijā. 4,9, 5,1 Argentīna, un tas jau ir tas 5,0, man liekas, ko mēs jau vakar redzējām. Nu tā, draugi mīļie, nekas te daudz vairāk pa nakti nav saskrējis. Viena diena klāt, bišķi košāka nekā iepriekšējās. Nu, te ir, tā teikt, arī pa pilnu skalu aizgājis. Trešā mums ir klāt, jau vakar redzējām. Nu, un 22. maijā, ko mums te rāda, ir atkal pāri pa 200 herciem pārlēkusi vibrācija šai līnijai, pāri pa 200 herciem. Tā ka, draugi mīļie, viss notiek, kā es jums saku. Nu ko, smaids sejā un gaišas domas!